Čāls normāli stāv uz ielas. Viņš pa telefonu runā. Viņš mammu dzen projām. Viņš apgājas. Apšos. Visāk policija. Dai, iedots neaizāk projām. Reinas tēlo varoni. Bail man notiek. Kaut karā vēl. Tūliņ Reinas dabūs pa seju. Hero! No kā tu jūties? Labvakar! Esiet sveicināti brīnišķīgajās, labajās vakara ziņās. Labvakar! Labvakar! Esiet sveicināti brīnišķīgajās, labajās vakar ziņās. Šodien esam uzkāpuši Forum Cinemas ēkas 6. stāvā. Un šis brīnišķīgās teras, kur var redzēt visu Rīgas panorāmas skaisto skatu. Un šodien mēs runāsim par 2 tematiem. Pirmais no tiem būs par to, kā atgriežas viena ģimene no īrijas apkārt uz Latviju pēc 2 gadu ilgas pauzes. Un mans kolēģis runās par jaunu filmu servisu, kurš jums piedāvā skatīties filmas bez maksas internetā un kurš šoreiz ir legāls. Tātad, tā pirmā lieta par to īriju. Ir tā, ka viena ģimene, ko internetu troļi tagad dēvē par sprīdīšiem, viņi pēc 2 gadus ilgas promots īrijā atgriežas uz Latviju ar visu savu mazo meitiņu, kur tagad sāks iet 1. klasē. Un viņi tur sapelnīja daudz naudas, pēc tagad viņi atbrauc uz Latviju un viņi varēs uzsākt jaunu biznesu un palīdzēt Latvijas ekonomikai augt. Un tas ir ļoti jauki, tomēr kāds arī atgriežas, nevis visi tikai brauc prom un pazūd, bet tomēr tā ir, kad arī atgriežas. Prieks par to, mans kolēģis turpinās tālāk. Tātad šis servis megagolf.net nodrošina jums filmas, jaunākās Holivudas filmas, un sakrā ar to, ka daži mecenāti ir par viņām samaksājuši naudu, tādi jebkurš cilvēks bez maksas var savā datorā skatīties šīs filmas, kuras viņi piedāvā, un tas ir pilnībā legāli. Neviens jūs par to nesodīs, un AKLā arī pret to nav nekāda iebilduma, tā kā, ja vēlaties skatīties filmas, dodamies uz megagolf.net. Labvakar! Labvakar! Esiet sveicināti brīnišķīgajās labajās vakara ziņās. Izglītības iestāžu remontam valdība atvēlēs apmēram 12 miljonus latu. Šogad 78 bērnudārzos un 79 skolās jau ir uzsākti remontdarbi, vai arī tie ir projektēšanas vai iepirkuma stadijā. Bērnudārzos renovācijai tiks atvēlēta 3,13 miljonu latu, savukārt skolās, kur ietilpst iekšā sākuma skola, pamatskola un vidusskola, tiks kopā atvēlētas 8,74 miljonu latu. Un vēl šajos visos remontdarbos ir iesaistīti aptuveni 1000 celtnieki. Un tās ir ļoti labas ziņas, jo, kā var redzēt, valdība domā par to, ka izglītības iestādes ir jāpilnveido, lai viņās būtu patīkamāk mācīties, un vēl pie tam bonusā mēs dabūjam apmēram 1000 jaunas darba vietas. Šis bija brīnišķīgās labās vakar ziņas. Šeit ar jums kopā bija Reinis Vilnītis un mans kolēģis Arts Brants. Labvakar! Labvakar! Esiet sveicināti brīnišķīgajās labajās vakar ziņās. Šodien mēs jums pastāstīsim par nodokļu sistēmu visu. Bet, kamēr mēs runāsim, ļoti cerēsim, ka šī brīnišķīga skaistā ēka neuzgrūt mums virsū. Jo gal galā šīs tik ir labās ziņas. Tātad sāksim ar PVN. Vai jūs vēlaties mums pastāstīt kaut kā, Mārtiņ? Tātad pievēršot kameru man. Tātad, kā mēs visi zinām, un es ceru, ka visi zināt, no nākamā gada pievienotās vērtības nodoklis tiks samazināts par 1%, kas tīri teorētiski nozīmē to, ka turpmāk preces veikalos paliks lētākas, beidzot viss būs lētāks. Un kas iedzīvotājiem ir interesantāk, ir par iedzīvotāju ienākumu nodokli, kuru sākot ar 2013. gada 1. janvāri samazinās pa 1%, pēc tam attiecīgi 14. gadā pa 2%
un 15. vēl pa 2. Tātad iedzīvotāju ienākumu nodoklis no 25% tiks samazināts 2015. gadā uz 20%. Un tālāk mēs dosimies intervēt cilvēkus un uzzināt, ko viņi domā par šo nodokļu sistēmu. Viņi vispār zina, ka kaut kāds reformas tiks taisīts, un vai viņi tiešām domā, ka tās arī notiks, vai arī atkal tie ir tukši solījumi, tā kā, mūsu politiķiem patīk tādiem pārstīties, bet, tātad tālāk mēs lūk pie šīm jaukajām damām. Atvainojiet, mēs drīkstāt jūs intervēt mazliet? Nē, jums jau nav laika. Tātad, vai jūs zināt par to, ka grasās samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokli? Un vai jūs ticat, ka tiešām tas notiks, vai jūs domājat, ka atkal tie ir tukši solījumi? Gribētu satikt. Ticat, jūs tiešām domājat, ka 2015. gadā jau būs tikai 20% tas nodoklis? Ka tas tiešām varētu notikt? Gribētos ticēt. Kaut gan mums par lielu. Bet tad jūs diezgan pozitīvs to skatāties. Pozitīvi, jā. Labi, liels paldies jums. Vai jūs zināt par to, ka tā grasās samazināt to PVN nodokli un iedzīvotāju ienākumu nodokli? Vai tas jūs neskatāt? Nezināt? Vai nekā no 25%, kas tagad 2015. gadā grasās samazināt uz 20%. Un to mums pagaidām sola politika. Vai jūs tiešām ticat, ka tas varētu notikt? Politiķis sola daudz, un jau neizpildās. Jā, bet tad jūs esat diezgan skeptiski. Labi, paldies, tas arī viss. Ziņu dikto. Labs vakars. Nē, nav gada vakar. Čaurās. Labvakar. Labvakar. Šodien mēs jums pastāstīsim par radošumu Latvijā. 22. maijā Latvijā notika radošuma fórums par radošumu industriju Latvijā, kurā tika pārspriests radošums un tā attīstība Latvijā. Fórums notika no 10:00 rītā līdz 6:00 vakarā. Paldies par jūsu uzmanību, tās bija labās vakara ziņas. Atcerieties, bērni, kaut vai mēs stāstam par tāpēc fabriku, smēķēt ir slikti. Paldies, ka skatījāties! Uz tikšanos jau nākamajā reizē! Labdien! Tātad šajā brīnišķīgā labā vakara ziņas specializētamā esam šeit augšā kapēniecā, kur redzams diezgan briesmīgs skats, kas neatbilst labajām ziņām gluži, bet, kā mēs redzam, šeit iekšā autobusā ir maza Džeimsona pudlīte, kas brauc pie stūras, un iedomājieties, ka tur iekšā pārējā autobusā ir pasažieri. Tas ir diezgan briesmīgi, tāpēc labās ziņas mums atgādina, nebrauciet dzērumā. Tas ir vairāk temats kā uz Jāņiem, tāds uz vasaras sezonas sāks, ka gribas braukt un trakot, bet, nevajag, jo reāli, jo tad pēc tam ar jums notiek kaut kas tam līdzīgs, kā lūk šim jaunietim. Viņš ir tik paralizēts, ka viņam muguris saliekas, viņš ir tāds steigās visu mūžu, tāpēc, nebrauciet dzērumā. Tas arī viss. Ar labvakar. Labvakar! Jā. Tu nepārkauts, ko tikai. Nepār? Davai, troļi, Saka labvakar. Labvakar. Tu saki, tad es esmu priekšējās labās vakar ziņas. Labvakar. Labvakar, jā. Esiet sveicināti brīnišķīgās labajās vakar ziņās. Šodien pastāstīšu labāk reizes Latvijā. Labvakar. Labvakar. Esiet sveicināti brīnišķīgās labajās vakar ziņās. Šodien pastāstīsim vienu brīnišķīgu lietu, kas notikusi Latvijā. Tā ir, ka Latvijas valdība ir nolēmusi skolu iestādēm un